man ir tas prieks iesākt šo koncertu ar sarunām, jo šo koncertu diriģēs man bijušie un esošie studenti, kas ir mācījušies šī mācību iestādē, kas saucās Latvijas Mūzikas akadēmija, kas nosaukt Jāzepa Vītola vārdā. Mūs kopā ar Jāzepa Vītolu apkopo viena lieta. Mēs esam vienā jūrā zvejojuši zivis, ušas un lasījuši baravikas vienā mežā, tas ir Pabažu mežs, Pabažu jūrmāla, un ķēruši mazās zivtiņas Pietrupītē, tikai 70 gadu novīdi. Tā ir tikai tā atšķirība. Bet kopumā, lai es dzīvotu Saulkrastos, jāpateicās manai ģimenei, īpaši manam tēvam Jānim Veismanim, kas bija Krievijas latvietis un attiecīgi bija nonācis tautas ienaidnieku rindās, tika noslapkavot visi latvieši, kas dzīvoja vīrieši no 16 gadiem vecāki. Tie latvieši, kas var atgriezties Latvijā, ieradās šeit kā no Bābeles gūsta, atgriezās ebreji Jeruzālēmē ar asarām acīs, un viņa cilvēki, kas nekad nebija redzējis jūru, notikums, ka viņš varēja sākt strādāt Saulkrastas skolā, bija neaprakstāms. Viņš saviem bērniem, daudz bērnu, mana māsa Stela, mans brālis Jānis, brālis Mārtiņš un Alvis, visi tika audzināti muzikālā gaisotnē, un šī muzikālā gaisotne arī veidoja mūsu dzīves principus un skaņu sapratni, kas nāk no dabas, bet arī kas nāk no koru mūzikas. Un kā pirmo jūs dzirdēsiet manu studentu, kas šogad cerams pabeigs šo mācību iestādi, jo Jēkabs Bernāts, kā jau liecina viņa uzvārds, līdzīgi man tikai nav tāds uzvārds saulkrastietis, bet viņš nāk no Liepājas puses no Bernātiem arī. Viņš tur viņam ir vecvecāku mājas pie pašas jūras. Un tas viņa kuršu sīvums ir jūtams ik žestā, ik domā, ik skatā. Un arī tā viņa milzīgā drosme uzņemties daudz lietas darīt. Viņš šobrīd ir koru administrators un koru dziedātājs. Fantastisks izaugsmes brīdis. Ar Jēkabu es iepazinos nejauši Uzvaras parkā, slēpodams distanču slēpjums, aizmugurē dzird viens vēl tajā laikā jaunietis, gadiem 13, 14, un mēģina pa telefonu sarunāt violas orķestrim. Un man tas tāda izbrīdrājas, kāds violas, kāds var būt vispār. Viņš tikai aizrautīgi mēģināja pierunāt kādu, lai nāk uz orķestri spēlēt. Es saprotu, ka tam cilvēkam būs nākotne mūzikas jomā. Un kaut kā notika tāds brīnums. Dzīve apgriez riņķi, arī Jēkabu dzīvoja, kurš pēkšņi nāca Mūzikas akadēmijas senās mūzikas katedrā. Un pusgadu pamācīdamies pēkšņi vēlējās nokļūt pie manas korģenta klasē, divkāršu programmu veikdams par veselu gadu, veselas divas programmas sagatavoja. Un tā viņš mācās joprojām, un mums vēl bija tāda iespēja, Jēkabs nonāca Londonas starptautiskajā korģenta konkursā pusfinālā, par ko man liels bija prieks, cik man aizmāc līdzi. Un arī viņš uzvarēja starptautiskā jauno komponistu konkursā Viļņā ar savu Fausta skaņdarbu, ko atskaņoja kamerkoru Savi Sol. Bet šodien viņš diriģēs Nino Caro no Giacomo Puccini operas Giannis Kiki. Bet Jēkabs pats pastāstīs, par ko ir šajā skaistajā ārijā. Man šī mūzika saista šo kori ar vienu no pirmajiem tādiem iespējiem, kā šo kori iepazinu pats pirms kādiem 5, 6 gadiem, proti ar vienu albumu, kur ir ierakstītas pasaules skaistākās opera ārijas vairākuma korim. Bet šis ir kaut kas cits, bet tā ir tikpat skaista mūzika, kas, kādēļ man likās būtiski šai koncertā, met tādu skaistu loku uz Andra Veismaņa
es sāku savu operas karjeru Rīgas kamerkorā solā. Jēkabs nokautrējās patulkot, tur ir mans mīļais tēti, ļauj man doties uz randiņu. Man jau ir apsolīts gredzentiņš. Protams, tāds teksts tajā komēdijā Čīnikos rakstīs. Kā nākamā jūs dzirdēsiet Ādovs Kultas dziesmu Klausos, kuru diriģēs Marta Ozola, bijusī studente. Mēs ar Martu ļoti neilgu laiku paspējām pastrādāt kopā. Un viņa neizrādīja liels interesi vispār turpināt kordiģēšanu kā tādu. Bet it kā dzīve noliek savās vietās. Marta ne tikai paspējusi ir radīt 3 brīnišķīgus bērnus, kļūt par pagājušajā gadu koru mūzikas balvas ieguvēju kategorijā populārākais kordiģents Latvijā, bet arī vadīt 2 fantastiskus korus, kas ir Pasaulē un Tumes jauktais kors, kas ir konkursu laureāti. Paicināsim Marta, lūdzu. Labvakar visiem. Skolotāji, man ir ārkārtīgi liels pagodinājums. Šovakar šeit kāpt uz skatuves un diriģēt brīnišķīgu abas savu
Tā ir pilnīgi taisnība. Mums ar skolotāju bija kopā tikai 2 gadi bakalaura studijās. Es pat domāju, ka tas ir daudz pa īsu. Varbūt tas ir maināms. Ziniet, bet tie 2 gadi pavisam noteikti bija tāds īsts pagrieziena punkts, lai gan to tajā brīdī nevarēja just. Tādā manā attieksmē pret mūziku un, teiksim, tajā laikā es ļāvu sevi uzplaukt tādai muzikālai dvēselē, un tas izkolē tikai pateicoties jums. Un es vienmēr abrīnošu jūsu nesautīgo atdevi un attieksmi pret studentiem, un tas, ka jūs esat atbalsts vēl joprojām pēc tik daudziem gadiem, un to var tikai cilvēks, kad ir ārkārtīgi laba sirds, un tāpēc šovakar no skolu klusi klausos, viņa vārdiem ir veltījums tev. Siro
minējis Serhija Zadorožnija sniegumu, kā viņš man atsūtīja tulkojumu. Tātad Lesja Dičko kantāta Sarkanā kalīne, 2. daļa. Šis darbs stāsta par traģisku mīlestības stāstu. Ukraiņu kazakam jāiet kargājienā, viņa mīļotā meitene vēlas doties līdzi, lai būtu kopā. Viņš viņu atrunā, jo tas ir bīstami. Solo daļā meitene atceras viņu mīlestību, draud pēc viņa, jo viņš vairs neatgriezīsies. Sergij, man ir ļoti liels prieks, ka tu izvēlējies pie manis mācīties, jo tev bija daudz opcijas, tu vari mācīties ļoti daudziem pasniedzējiem, bet man paveicās, ka tu ieradies ar savu fantastisko balsi, milzīgu muzikalitāti un arī ar to interesi par to periodu, kas man ļoti interesē, proti baroks un renesans, kas vienmēr bijis mana uzmanības punktā, un tas atvērs pilnīgi jaunas lapspuses ukraiņu, poļu, baroku un renesans mūzikā. Un es tev arī apsolu, ka mēs tomēr atradīsim laiku vasarā, daļbāksim makšķerēt uz 2 dienām, pilnīgā klusumā, nos no visiem, nos no dziedāšanas, un es apsolu nerunāt vispār par mūziku. Serhijs uzstāsies kopā ar savu draudzeni, Natāliju Behni. Abi divi viņi dzied valsts korī, Latviju, un liels paldies Mārim Sirmjam, kas viņus uzaicināja ļaušanī korī dziedāt, jo tā izšķiršanās doties prom no dzimtenes ir bijis smaga.
tām debesu dāvanām esmu apveltīts tādām, ka man sūta dažādas dvēseles, ar ko es varu kopā muzicēt, un viņus mācīt, iemācīt to, ko es esmu sapratis, iemācījies. Un viena no tādām dvēselēm atsūtīt no Japānas, diezgan tālu, braukusi. Ar Šino Jamasaki mēs esam iepazinušies, jau izrādās Japānā man bijusi uz abi solo koncertiem, kur mēs uzstājamies ar viņas skolotājs Chifuru Matsubara. Un teica, ka viņai jābrauc mācīties, ja no kur jāmācās koriģēšana, tā ir Latvija, tā ir Rīga, un tas jāmācās droši vien viņš ieteica arī mani. Un Šino nonāca šeit, ar savu naudu izmācījās gan bakalaurs, gan maģistrus, paspēja aizbraukt Erasmus, vienu gadu Zviedrijā vai pusgadu. Un esmu iemācījis arī Šino bez tā, kas saucās mūzika un kormāksla, arī kašķiet indīgās Latvijas sēnes no ēdamajām. Šino pastāstīs par darbu, ko viņa diriģēs, tikai grib pieminēt, ka viņi ir vairāk starptautisku konkursu laureāti, iegūs 2. vietu Japānas koriģentu konkursā, un viņa strādā arī korī universitātē dziesmu vārā, vai ne? Jā, es varu vienīgi sajaukt tik daudz tā kori Latvijā. Un tas unikālais, kad viņi ir izgājis, tā karjera ir tāda, kamēr ASO rādiokoris. Šobrīd dziedāt rādiokoris. Šino lūdzu.